Sveiki! Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs, kurš pats sevi joprojām vēl oficiāli mēģina dēvēt par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Un tā Kariņa piebarotais un Kariņa maizē uztraknējušais priekšnieks Jēkabs Straumi pēdējās dienās aizrautīgi un skaļi lielās ar to, kā lūk esot notverta Rīgas domas amatpersona, kas it kā piedāvājas 50,000 eiro kukuli vēlnzina kam. Viss var būt, bet es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai pastāstītu par pāris no tiem faktiem, ko atklāja jaunā grāmata Karalis Pliks prasts melīgs. Un nevis par šīs grāmatas galveno varoni Ilmāru Borisoviču Rimšēviču, bet gan tieši par korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroju. Un tātad, šajā grāmatā, ja nu kādam gadījumā ir vēl kādas ilūzijas par to, kā strādā Jēkaba Strauma vadītais parazīta kantors, ir aprakstīts tas, kā jau 2010. gadā, es atkārtoju, 2010. gadā, absolūti primitīva, publiski pieejama datu analīze, kas bija atrodama Ilmāra Rimšēviča amatpersonas deklarācijās, pilnīgi skaidri un neapstrīdami parādīja, ka ar savu grandiozo Latvijas bankas atalgojumu Ilmārs Rimšēvičs nespēja sekt savus izdevumus, pat savus oficiālos izdevumus. Ilmāra Rimšēviča oficiālie izdevumi bija lielāki nekā viņa oficiālie ienākumi. Un tas, lai kādi parazīti strādātu korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojā, lai kā viņi skolā nebūtu draudzējušies ar matemātiku, vismaz tik daudz veselā saprāta viņiem vajadzēja būt. Lai aptvertu, ka ja Latvijas bankas prezidents, kas ir viena no visaugstākajām amatpersonām valstī, tērē vairāk nekā saņem, tātad šī amatpersonai kaut kur ir nelegāli ienākumi. Visticamākais noziedzīgi ienākumi, ja reiz tie netiek deklarēti. Ne 2010. nākamajos gados korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs šiem faktiem nepievērsa nevis mazāko uzmanību. Vai tas liecina par stulbumu vai par korupciju korupcijas novērošanu un atbalstīšanas birojā? Labs jautājums, protams. Drīzāk, protams, par otro. Un kāpēc es to tik droši varu teikt? Tāpēc, ka šajā grāmatā pirmo reizi ir publicētas visas Ilmāra Rimšēviča tā saucamās Taureņa pirts sarunas. Tās pašas, kurās Ilmārs Rimšēvičs runā par kukuļiem, par politiku, par visādiem, labi, izlaidīsim visādus rupjus vārdus, lai gan nevelti grāmatas nosaukumā ir vārds prasts. To visu izlaidīsim, bet būtisks ir fakts, ka šīs sarunas notiek un tiek no Knaba puses ierakstītas 2013. gadā. Es atkārtoju, 2013. gadā korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs ieraksta Ilmāra Rimšēviča sarunas, kurās nav nekādu šaubu, ka Ilmārs Rimšēvičs runā par kukuļu saņemšanu, runā par tirgošanos ar ietekmi, runā par konkrētām personām un konkrētiem padarāmiem darbiņiem. Ko šai sakarā dara korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs? Vai viņš turpina noklausīties Ilmāru Rimšēviču? Vai viņš izseko Ilmāru Rimšēviču, lai noķertu Ilmāru Rimšēviču tajā brīdī, kad Ilmārs Rimšēvičs saņem tādā vai citādā veidā pieprasītos kukuļus? Nē. Korupcijas novērošanas un apkarošanas atbalstīšanas, novērošanas un atbalstīšanas birojs, kā to atkal uzskatāmi parāda šajā te jaunajā grāmatā publicētie dokumenti, nedara pilnīgi un absolūti neko. Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas biroja korumpētie darbinieki šīs te ierakstītās sarunas nobāž kaut kur tālāk. Un kaut kur tālāk tās guļ līdz pat 2018. gada sākumam.
Tātad ilgāk nekā 4 gadus. Ilgāk nekā 4 gadus. Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs ne tikai neko nedara saistībā ar tā fiksētu, gandrīz 100% droši, ka noziegumu. Korupcijas novērošanas un atbalstīšanas birojs turklāt arī nepakustina ne pirkstu, kad Ilmārs Rimšēvičs saņem atkal jaunas un jaunas pielaides valsts noslēpumam. Atkārtoju vēlreiz, lai visiem būtu skaidrs. Iestāde, kuras rīcībā ir ziņas par Ilmāra Rimšēviča visticamākais izdarītu noziegumu, nepakustina ne pirkstu, lai tām iestādēm, valsts drošības iestādēm, kuras šīs te pielaides izsniedz, kaut vai pačukstētu. Jebkādā formā, ziniet, tas cilvēks, kam jūs dosiet pielaidi, izskatās ir korumpants. Nekas no tā netiek izdarīts. Un tagad, kad korupcijas novērošanas un apkaru atbalstīšanas biroja treknajam priekšniekam Jēkabam Straumem tiek oficiāli jau prasīts, nu kā tad tā? Viss, ko šis treknais Jēkabs Straume, kurš ir tik labi uzbarots Krišjāņa Kariņa valdīšanas laikā, apbalvots ar godarakstiem, ar palielinātām algām un tā tālāk, lai tikai nebāstu degunu tur, kur nevajag, un bāstu tur, kur vajag. Šis Jēkabs Straume tikai žēli stomās. Jūs tam, protams, varat neticēt. Kāpēc, lai jūs ticētu tam, ko es te stāstu? Bet viss ir ļoti vienkārši. Šeit ir grāmata, šeit ir dokumenti, šeit ir liecības, šeit ir oficiāli pieprasījumi un atbildes. Ja jums ir kaut mazākās ilūzijas par to, kāpēc Latvijas valstī korupcija sit tik augstu vilni, un kāpēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vietā mums ir nožēlojama parodija par šo iestādi. Tad šī ir grāmata, un šie ir dokumenti un fakti, kas uz šiem jautājumiem jums dos atbildi, un šīs neskaidrības izgaisinās. Visu labu!